Esmu ļoti priecīga, ka Valsts kancelēja ir vismaz daļēji, sākot ar 1. jūliju, realizējusi to manu sākotnējo diezgan zaļo domu par to, ka varētu Latvijā konsultāciju procesi ar nevalstiskajām organizācijām notikt daudz agrāk nekā tas līdz šim ir bijis. Šobrīd jau ir spēkā jauns regulējums, kas tieši to arī paredz, bet vienlaikus šim regulējumam vajadzētu būt efektīvākam un nekādā gadījumā nenovest pie tā, ka līdzdalība ir tikai ķeksītim. Un, manuprāt, tam ir vajadzīgi 2 priekšnoteikumi. Priekšnoteikums numur 1, ka valsts pārvaldes iestāde saprot, ka līdzdalība ir vairāk vajadzīga nevis kādam tur ārpusē, bet pašām valsts iestādēm, lai izstrādātu daudz kvalitatīvākus reformu piedāvājumus, likumprojektus, koncepcijas. Daudzās valstīs ir notikušas lieliskas konsultācijas par mēdīju politikas jautājumiem, par drošības politikas jautājumiem un citiem. Un es domāju, ka Latvija ne ar ko nav sliktāka. Un otrais priekšnoteikums ir tāds, ka tā ir lieliski izdevība ministrijām pārdomāt to, kā viņi strādā, un lieliski sadarboties ar komunikatoriem un politikas plānotājiem, tā lai politikas plānotāju uzdotie jautājumi, par kuriem viņi gribētu uzzināt sabiedrības viedokli, arī nonākt līdz auditorijai, un to, protams, vislabāk varētu izdarīt komunikatori. Tā kā šie 2, manuprāt, ir priekšnoteikumi tam, lai Latvijā ļoti sekmīgi notiktu šis pārēj uz pavisam jaunu līdzdalības modeli.